Nu tad labrīt. Labrītiņ, vēlajiem gulātājiem. Emīls ar savu stipro balsu visus nogās tikko. Nogās, jā. Kas jūs esat, puiši? Sveicināti, dargie draugi. Biceps, triceps, bermudu, divstūres ir studijā. O jā. Ar minimums piepūles, maksimums baudas, kā saka. Precīzi. Šoreiz jums ir sudraba ķēdes. Bija zelta, kas noticis? Jā, mēs izdomājām pamainīt tā, lai ir kaut kāds interesantums dzīvē. Kaut kas jauns. Saprot, netrenētai acī liekas sudrabs, jā, bet patiesībā jau platīns. Baltais zelts. Jā. Labi, mazliet par dziesmu. Bangers, jā. Stadionu grāvējs teikt. Mēs apdziedam tā kā minimums, tās lietas dzīvē, to, ko patiešām arī gribās minimums. Tur visādas problēmiņas, zapāras un nogurumiņš, jā. Bet, pati galvenā dzīvē lieta, kur vajag, ar tādu nopietnību pieiet. Ar tādu maks, jā, tas ir ballītes. Tās sajūtas šai dziesmā man šķiet, pietiek. Un zem tās ballītes jau slēpjas daudz faktori. Tā ir enerģija, tās ir sajūtas, jo kas gan dzīvē mums ir svarīgāks par lieliskām sajūtām, pareizi? Jā, tagad man tikai vajag tagad zināt, kas ir zapāras. Kā mēs viņu tulkojām? Tā ir tādas, kad tu esi pārstrādājies par daudz. Kad sakrituši... Jāstrādā vēl, jā. Jāstrādā vēl, un tu neredzi tam galu. Kad tev smeļas mutē, var teikt. Jā. Smeļas mutē, bet garšo, ko darīt? Smel tālāk. Tās ej tālāk, jā, tādas ir lietas, un līdz ar to brīžiem jau gribas, ka tādas ir mazāk. Nomest to visu zemē un uz balīt. Tieši tā. Bermudu divstūrs ar dziesmu minimums. Paklausīsimies dziesmu un paskatīsimies, kas jums vēl padomā, jā? Aiziet. Nē, labi, boši. Pārtikas minimums. Skumjumums minimums. Visums minimumā. Bet, cik saprotu, vispārējais grandiozi. Vispārējais ir uz maks. Tas ir fakts. Rēzeknē, Salgrastos, Valmierā, Grobiņā un Alūksnē. Lielais, es saprotu, Xiaomi arēnā 20. septembrī. Jā. Lielais koncerts. Tas tur būs daudz pulka. 100 dejotāji, jā. Bet šie būs tieši tādi paši, šie būs ļoti grandiozi koncerti, tās būs estrādes, tās būs skatuves. Jā. Es jau domāju, tur vasara pa vidu sanāk. Tas būs grandiozi, jo mēs maija beigas kārtīgi to vasaru iesildīsim, iekurināsim. Būs skaisti, būs tiešām grandiozi un 5 lieli koncerti Latvijas reģionos un pēc tam jau tad noslēgums septembrī Xiaomi arēnā. Jaunais albums arī jau būs iznācis, tā kā... Un vēl jaunie singli būs iznākuši, vēl viss tikai priekšā. Kurināsim. Jā. Tā Xiaomi arēna ir tāpat, kas te skansas tā saka, ka tā arēna Rīga. Jā, jo arī tagad jau ir tas, cits saka Xiaomi arēna, cits saka Xiaomi arēna, bet arēna Rīgā mūsu sirdīs paliek arēna Rīga. 20. septembris. Tieši tā. Viens jautājums, cik dejotājiem būs? Lielajā koncertā, es domāju, daudz būs. 100 gluži nebūs, jo būs vismaz 10 000, kas ir skatītāju pusē. Jā. Bet uz skatuves es pieļauju, kādi 30 noteikti būs. Bet viņi pārģērbās un izskatās, ka 100. Arī. Jā, tas strādā. Lai es paši nepazūdu. Jo, piemēram, šitai minimums dziesmai mums ir klips tapis. Tur mums klipā piedalījās pār pa 20 000 cilvēku. Kur jūs viņus tā? Ballēt cilvēki. Jā, jautājums ir, vai jums ieejot koncertā ir zīmīt piesprosts šeit filmē? To jau uz biļetes uzraksta. Tas viss jau sen ir sakārtots, jā. Jā, bet, zini kā, iekļūt klipā iekšā, tomēr tas jau ir skaisti. Tas ir skaisti parādīties un sevi ieraudzīt, sevi ietagot pēc tam. Es pat gribētu teikt, ja kāds sevi pamana, ietagojiet un atsūtiet, kurš jūs esat. Jā. Labi. Ja vēl var atpazīt. Jā, var atpazīt. Labi, paldies, puiši. Lai jums viss jauki. Un pēc minimuma programmas izējām. Viss jaudā, viss skaisti. Zini kā, no minimuma rodas maksimums. Jā. Un no maksimuma paliksim pie maksimuma. Tieši tā. Šodien, starp citu, ir tā mīļotājas diena. Jā, mīlestības diena. Bučas pa maksimumu vai pa minimumu? Tikai maksimums gan pušiem, gan meitenēm, lai šī diena skaista. Jā, bučas, protams, uz lūpām, bet tas gan tikai meitenēm. Es ieteiktu minimālo skaitu buču, bet maksimālā kvalitāte.
Perfekti. Jā. Perfekti. Paldies! Aiziet. Un uz tikšanos kā citreiz. Tiekās. Atā.